lielā mūra krišanu un visas Austrum Eiropas tās valsts iet apakaļ uz, zināmā veidā, iet apakaļ uz demokrātiju un uz brīvu ekonomiju un tā. Un tas atkal ir ļoti liela izmaiņa. Un tagad Rīga ir tanī stāvoklī, un tagad viņi mainās ļoti, ļoti drastiski. Un par to gribu tā pastāstīt, kā viņi attīsties, bez ko es nesim tālāk. Jā, var? Tas ir ļoti labi. Ok, tā metamorfoze tā, katrā ziņā mēs tagad esam mainījušies no vienas lielas impērijas, viena svarīga osta un tā, bet no impērijas tādā visā sadaļa tā, kur tiek galvenie virzieni ekonomikā un arī sociālās lietās tiek izdomāti, viss ir mainās. Viņi pārgājuši tagad uz mazu valsts, bet tā galvaspilsēta. Tā kā tas ir viens, kas ļoti svarīgs. Katrā ziņā, tā kā jau saka, tādā laikā ekonomiskā attīstība un tās pilsētas virziens katrā ziņā zināmā ļoti stingri bija diktēts no Maskavas. Visi kopā tur bija plānošana lielā mērogā, kur pilsētu un kāpēc attīstīties. Tā kā tas notiek tā. Ekonomiska katrā ziņā brīvais tirgus sistēma nav vairs un tas viss. Tas tā pārmainījās tagad aptēj uz brīvo sistēmu, un tā kā viss tās lietas, tās pamatlietas mainījās. Atkal Rīgas iedzīvotāji vakar zemi var sākt piederēt, viss tā lieta to zem un privātais īpašums. Tā kā viss tās sociālā, ekonomiskā un tā fiziskā lieta mainās. Piemēram, pilsētas plānu, tas pastāstīšu tālāk, kad es nācu šeit strādāt uz pirmo plānu, tā plānošana agrāk notikās viss no centra. Tagad pašai Rīgai ir atbildīgi par to. Tas gājiens bija ļoti grūti, drāgi nevarēja saprast. Es domāju, ka nāk no augšas nauda un tā tālāk uzreiz pašiem bija jātaisa savs budžets uz savu ienākumu. Un tā es tā kā milzīgas izmaiņas. Tā kā no kolektivismu uz individualitāti un tā kā tas bija tā pilnīgi, viss tās attīstība bija uz citu ceļu un attīstīsies tagad tādā pašā veidā, kā vairāk vai mazāk, vai katrai pilsētai individuāli, kā pārējā Eiropā. Labi, tālāk. Tā interesanti ir paskatīties vēlreiz prozīt. Paskatīties vēlreiz, tur drusku traucē, bet kad mēs esam skatījušies milzīgi starpību, mums ir, ka tagad Latvija tagad ir Eiropā un tā vispieeja, bet tas no otrās puses, tas arī bija ļoti interesants, katrā ziņā arī to pašu savādākā veidā jūta noteikti Somija, Zviedrija, Dānija, jo redziet, līdz tam laikam bija tas dzelzceļš, kas bija jūrai cauri, un, piemēram, Somijai augšā, viņi bija Eiropas augšējā stūrī, un viņiem tā piekļuvišana pie Eiropas bija noteikti smagāk un grūtāk, un viņi skatījās katrā ziņā uz šo, tā kā šitas, ka tas dzelzceļš nokrit, arī bija milzīgas izmaiņas šīm te valstīm. Viņiem tagad uzreiz bija ceļš vaļā, ekonomiskā, visam bija jauna lieta, ko viņi varēja. Zviedri varēja atkal sākt domāt par savu impēriju, impēriju bija katrā ziņā savu iespaidu, Soma ar Igauniem, Lietuvu, Poliju un tā tālāk. Tā kā tas viņiem bija divpusēji, ne tikai, ka mēs Latvijā un skatījies, ka mēs esam Eiropa, bet Eiropa ar šo ieguvu un izmaiņas Eiropā. Un šitoties atkārtoši vēlreiz, bet principā, kas notiekās tagad, tas ir iespēja sakara ar visu Eiropu,
ir noteikti turpinās, kā iesaka ar visu austrumu zemi, ziemeļos un rietumos, pavisam cita iespēja attīstās tā, vai nu mēs gribam dažos virzienus vai negribam, bet tā situācija pavisam savādāk nekā bijis līdz šim. Un pie tās pierakst un pie tās strādāt ir tāda, nu tā ir pavisam izmaiņa tā. Es pastāstīšu dažas tādas lietas, nu, kas ir notikās. Pašā sākumā šitas vasarā bija tas Visions Around the Baltic, kad jau nāca, kad pievienojās, nu, ka vēl tad jau nebija daļa no Eiropas, tām unijas valstīm, bet pašā sākumā Eiropa skatījās uz šito pusi un viņi no Eiropas redzēja, ka tie nāks katrā ziņā būs pietiekušies, lai būtu Eiropa, lai būtu Eiropas Savienībā, un tad viņi sāka domāt tagad no Eiropas vieziem, ko tas nozīmē. Un viņi iedomā tā ideja bija katrā ziņā, kad šitām valstīm speciāli valstīm tām jāmācās trusim vairāk ar Eiropu, ko Eiropa dara. Viņiem jāsāk sadarboties viens ar otru un tā tālāk. Un šeit jau te rādīja, kad Eiropa sāk domāt, kad šeit cita attīstības, ka šitas te Baltijas jūra pavisam jauns attīstības reģions Eiropai. Un tad viņi izveidoja tādu šitā pašā sākumā tādu organizāciju, kas sanāks kopā. Visi šitie jaunie cilvēki ir interesanti. Ne tikai trīs Baltijas valsts, bet arī Bielorus, Polija, katrā ziņā Bielorus, Austrumācija, un tad vēl Norvēģija un Islanda piedalījās. Tā kā tas bija tās visam tā kustība, ka tagad būs un skatīsies, un katrā ziņā, un Eiropas tas skats bija, kad jums pašiem te jāsāk te sadarboties, ieskaitot katrā ziņā Krieviju, kas ir, ka lai viņi blakus ir tāpat kā tā, bet viņi šī visā attīstības miedarbībā ir tie spēlētāji, tie ir miedarbībā. Un šitā bija vesela viņa tas Visions Around the Baltic, es nezinu, man liekas tā, vairs nav, bet pašā sākumā bija, ko sponsorēja Eiropa, un teicu, jums jāsadarbojas, un šeit jums nauda, un te tālāk, un jums jādara zināmas lietas, un tā, tas viss bija tādā plānošanas lietā, kurā es iesaistījos vēlāk, un tas bija ļoti svarīgi. Iesim tālāk. Nu, un tad šitas tas pats, viņi taisīja tādu skatu vispār, kas ir un kāds to darbu spēlē, kuras pilsētas un kāds transports un viss tā, kas bija. Un tas ļoti interesanti. Iezīmēja 6 reģionālās pilsētas pašā sākumā, un tas kvadrātiņi tās lielās pilsētas, kāds Stokholma, Kopenhāgen un Varsau un tā tālāk. Helsinki, katrā ziņā 3 Baltijas valsts pašā sākumā viņi domāja, bet tad, kad viņi sanāca kopā, sēdīja galdu un viss sāk runāties un tā tālāk, un tad tie Baltijas un katrā ziņā Rīgas iekļūs ļoti stingri izspēlēja to lomu vismaz tādā šahu spēlē, tad Rīga arī būs lielā svarīgā. Nevis tāda, un tie pieņēma to, laikam, Rīgas agrāko vēsturisko lomu un tā tālāk. Viņš jau tā kā tāds nenozīmēja, bet tas ir tā domāšanas un veids, ka tas Rīga būs svarīgi, tad Rīgai pašai jādara lietas un tā tālāk, vai viņš attīstīsies tā vai ne. Kā es redzēt, varbūt Tallina attīstīsies labāk nekā Rīga, bet katrā ziņā tas tā bija. Šeit krāsas vairs nevar redzēt, viņš citās krāsās. Tas ir zils, tas ir domāts zaļš. Jā, zils ir zaļš, tā kā ne, bet interesanti, ka šitas šitās tie bija sarkani kaut kas. Viņas tās, kurus visvairāk ātrāk gājuši uz lietu, teiksim, iedzīvoties skaits sarodas visvairāk. Citiem šitas ir pieaugums, šitie pieaugumi, un tie bija mīnus. Bet katrā ziņā viņi pieņem to faktu, ka tā Rīga ir tāda nākoša. Tā būs viena no tām, bet šeit parāda Rīga tā kvadrāta pilsētņām, kā lielās, nevis Tallina, nevis tāda, katrā ziņā mazāk, un tā lielās. Un tad to līdz ar teorētiski mums līdzināk sakos transports, vai ne, kur transports iet, un cik tas ir svarīgs, un parādīja to vienu esošo tur, kas ir vērts, un parādīšu otru, un iezīmējās katrā ziņā ļoti svarīgs
Mēs runāsim par to drusku vairāk tālāk no Helsinkiem uz Rīgu un prom uz Berlīni. Ja? Tas bija ļoti otrs tā. Katrā ziņā tas ir svarīgs un arī citi, bet tas parādiet. Tad, kas tālāk? Nu tad, jā, nu tā vīzīta, bet viņi ir atkal ceļu sistēma skatījās, kur tie galvenie ceļi, katrā ziņā no Pēterburgas, no Maskavas iekšā šeit, tur bet katrā ziņā uzsvērt trijām Baltijas valstīm ir šis virziens, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Arī Somijai, un mēs par to runāsim vēlāk. Nu, tad beigās tad bija tā karte, kā saka, tās pisās savādāks krāsas, bet vienmēr tā karte bija, kas, kur tās lielākas svarīgākās pilsētas ir, kas tās svarīgākie ceļi ir, satiksmes un tā infrastruktūra un kā attīsties tālāk. Tā kā tas bija, un līdz tam tad to tādī, kā var teikt, tādā sarunas veidā, tur bija atsevišķs semināri katrā sanī pilsētā un tā viss, un sanāca kopā, un visa šitā te grupa vairāk un mazāk piekrīt, ka tas būs tā vīzija tālākai attīstībai. Ok, visim tālāk. Tā, tad nāca viens reiz tur pazudzi reģions Baltika paleti. Un Baltika paleta saucās tāds sakot, tas ir tagad, pirmais bija no visu no Eiropas skatu. Šitas jau ir soli tālāk, kad Helsinki un Stokholma sarunāja, kad, kā sakot, vienreizēs. Nākošais jāzīmē uz papīru un jārāda pirkstu. Sāk spīdēt? Nu, es nekaz neko. Vai viņš atkal izslēgt, ieslēgt? Viņš to regulāri darīs tagad, ja? Ceru, ka ne? Uz. Vai te ātrāk runā? Jā. Labi. Nu, ko? Es sākšu runāt, kad tu nāks atbild vēl. Tad bija tā interesantā, paši ņēma tālāk nevis tā Eiropas vispār kopā, bet Stokholma, tas ir ziedījums, Stokholmā Helsinkiem sadarbojās un teica, tad mēs esam tā dzinuļi šeit, un viņiem ļoti interesi bija Baltijas valsts, Helsinkiem, kad es viņā Igaunija un tā tālāk, un tie dabūja naudu no Eiropas, un viņi teica, tad viņi nāca riņķī, atbraucās, es pat bija, man runāja pašā sākumā, ka es par plānošanu taisīju, vai būtu ieinteresēti, un bija ieinteresēti, mēs dabūjam, kad drusciņi jāliek naudu klāt, bet galvenais cilvēku piedalīšanos un tā. Un jūs taisīja šito te Baltika paleti, un lielās pilsētas Stokholma, Helsinki un vēl lielāk, tas ir nav tikai Helsinki, bet visi dienvidi Somija, mūsu lielais brālis te Pēterburga, ja? Tallina un Rīga, ne Tallina, ne Kauna vai Vilnius, ne tā kā tie izliek. Un tie visiem bija tā savas domas. Nu, un interesanti, kā tas bija, kā mēs saka, šeit visā Rīķi, ir šitā Baltika paleta, kas ir, tā būs tā dzinēja, viena daļa šitai visai areālam, kā varbūt. Un tas viss tā zemteksts vēlāk, es sapratu visu, kas ir katrā ziņā Stokholma un Helsinki tie dzinēji, un viņiem visinteresantākais Pēterburgas tālākā nākotnē. Ja? Katrā ziņā tas ir šeit, un tās mācīt, un mēģinās tik tālu, jo Pēterburga pilnīgi tā vienīgā, kas ir ārpus Eiropas, šitais jau bija jau Eiropā, soli uz priekšu iekšā, un Eiropa ar saku vajag sadarboties citā. Un Pēterburga neiedeva to naudu, lai viņi taisītu. Un par to samaksāja Helsinki un
Stokholma samaksāja, lai viņi nāk iekšā. Un tas bija, tad tur notiekās asals sērija, katram bija tā darba grupa, un katrā šī pilsētā bija viens tāds seminārs, kas un tur pārstāja to, kas te būs katrā attīstība. Un ļoti ātri, katrā ziņā mēs redzējām, ka šitādā veidā ir sacensības tā viss, bet ņēma viss tās lietas, kas ir kopējs, varētu būt tādi pozitīvs, un diezgan ļoti daudz pozitīvs ir. Tā kā tas tāds jauns solis, un tad iesim tālāk, pirms viņš nodrīst. Nu, tad tur skatās, kas viss Rīga, nevis kā tur, pareiz, fokusā, Rīgas rajons toreiz, reģions atmanies, un šeit ir pienācis klāta visu to tā kā tāda milzīgi liela, lai būtu apmēram kaut cik liela pret Stokholmu un tā. Bet katrā ziņā šie cilvēki pievienojās, vēlējās piedalīties. Un Latvijas ministrija bija ļoti uztraukusies par to, jo šitas ir monsters, kas apēdīs Latviju un tā tālāk. Un es teicu, ka vienmēr cīnījos par to, ka šitas Rīga un reģions ir vienīgā trumpa karti, tad karš spēlē Eiropā. Tas ir tas, ko mēs varam sacensties. Tas nenozīmē, ka Latgalē un tālāk, bet šitam te nedrīkst. Saka, šitā vienmēr bija tas tā ūdensgalva, vai kas tā runāt attīstība Rīgā, Latgalē te nepareiz. Katrā ziņā šitas jāattīst, Latgalē jāattīst, varbūt citā veidā. Bet katrā ziņā tas bija tas, iesim tālāk ātri. Tad Oktevičs pastāst, kas ir, kas tas būs, tā vīzija tā, ka pēc tam sarunēm, kas tam mēs būsim šitā viss. Viņi teica tā, ka tas palicis reģions, ir pazīstams nākotnē starptautiski konkurentspējīgs pētniecības un darījumu reģions. Pētniecības un darījumu. Atvērts investīcijām, apmeklētājiem no visas pasaules un ir tāds, kas ir pieciem atšķirīgiem dinamiskiem metropolu reģioniem. Ievērojot, ka te nekas nav par rūpniecību iekšā, bet ir ļoti interesants, katrā ziņā vēlāk nāk ar mākslu un ar tādas lietas, kas ir ļoti svarīgas, kas bija ļoti visiem bija kopējs interesi. Viņi nesaka, ka viens otru sacensties ekonomiskā un tā tālāk, bet šitas ir tāda vīzija, ko uzstādīja kopēji strādājot. Ka šitai te reģionam vēl būs vārtu funkcijas. Tā kā vārtu funkcijas ir uz austrumiem, vārtu funkcijas uz ziemeļiem, dienvidiem un tā, bet tas nozīmē, ka tu nevar būt noslēgties pilnīgi atsevišķi, ka tev ir daļa no tā. Tā es tā uzsūdu. Saskaņā ilgspējīga attīstība, tas ļoti parādījās. Jaunu zināšanu radīšana un mākslas. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tas vārds, ko intellectual un māksla, kas Latvijā ir ar visiem desmit svēkiem, visām lietām, kas opera dziedātājiem un tā tālāk. Tāds ir faktiski vērtības katrā ziņā Latvijai un zināmā veidā visam tam reģionam. Te nāk tāds ir interesants lieta, kad sāk par tām dažām nopietnām lietām ir satiksmi, kas un kā. Un te parādījās, šitas ir divas svarīgas lietas. Pašā sākumā Helsinki bija ļoti interesēta. Helsinki, Tallina, Rīga, Varšava, Berlīna. Tas būtu ceļš, dzelzceļš, infrastruktūra tādā veidā. Otrs ir Sankt-Pētersburga, Helsinki, Stokholma, Berlīna, tur paši Parīzi, kā ir. Interesanti. Runājot visu no sākuma, mēs Stokholmu nekas nepieminēja uz šito stingro, uz Maskavu, teiksim, uz Krieviju. Šito paši latvieši pateica, ka viņš ir svarīgs, tu nevar ignorēt. Tā, tas ir, ar šito te asals sērijas tagad attīstās. Tas notiekās. Notiekās tā lielā cīņa, ir divas pieejas. Viens ir šis te, kā var teikt, dienvidceļš, jeb ziemeļceļš. Un tas ziemeļceļš saprotos no Pēterburgas uz Helsinki ar to esošo jau to prāmu sistēmu.
ar jaunu transportu, vilcienu transportu, ātro transportu lejā pa to pusi. Un tie divi cīnās. Un no sākuma Helsinki ir stingri, viņai svarīgs ir tas, bet viņi vēlāk redz, ka tas noteikti tas ir daudz ātrāk ies nekā šitas Rīga, nevis tas Rīgas dzelzceļš. Baltic Railroad, ok, iesim nākošo. Un kas jau notiekās, jau Zviedrijā, šitas nāk no, šitas faktiski jau, Zviedri parāda jau prototipu dzelzceļi, cik tas ies, tas viss jau attīstās, varbūt jau daži no noteikti vietas, neesmu sekojis, cik tālu tad ir katrā ziņā. Un kur paliek Via Baltica? Via Baltica, bet Rail Baltica. Via Baltica tas ceļš, tas vēl iet, bet tas Rail, tas ir grūtāks, jo tur ir sliedzis savādāks un iesim tālāk. Un šitas nāk redzēt tur, bet šitas nāk no Helsinki pilsētas skats uz Eiropu. Helsinki pilsētas, ja? Viņi domā, katrā ziņā, ka tas ir ļoti svarīgs. Šeit, ko es neredziet, tas ir uz Āziju, ar gaisa transportu līdz citiem, katrā ziņā Helsinkijas skats ir un nevairs uz Latviju tik daudz. Nākošais, man liekas, tur vajadzētu būt vēl vienam. Nē, tas atkal, kas notiekās te nevar, bet eļļa un gāzi un kur viņi iet, viņi katrā ziņā iet arī uz, šim transportu šim gadiem augšā uz Helsinkiem šeit, netik daudz uz Latviju, un tas pats ar gāzi un enerģijas resursus. Tā kā mēs paliekamies druski, un tad ir tā, kas iesim tālāk. Tad Rīga, es te pārēju uz Rīgu. Rīga, šeit tas ir aglomerācija, tas īstais šitie apmēri, tas, kas ir tagad tāds legālais, tas, negālais nav, viņš ir Rīgas plānošanas reģions, viņiem nav nekāda vāra, nekā, un tas ir pārējais šitas, kur vairāk tās ekonomiskās saites pat pa īstenības druskai stāties. Un es te iziešu šādi, tā kā Rīgas reģions attīstās, un tas ir ļoti svarīgi, un tas sāk skatīties, kas un kā. Diemžēl nav stingrs valdības iekšā, kā piemēram Kanādā, tas Golden Horseshoe milzīgi svarīgi un valdība nosaka virziens un tā tālāk, bet šeit viņš tomēr attīstās kaut kādā veidā, lai arī nav tāds speciāls svars. Viņi dabūna no Eiropas drusku naudu tā teikt, kas via Rail, kas varētu iet, un ļoti interesanti bija konference Berlīnē, kur viņi tas faktiski tas Rail, cik tas nav ekonomiski viable vai nekad un tā tālāk. Ja izņemot viens speciālās kājās, no NATO laikam viņš teica, jā, nav, bet tā kā Latvija būs NATO, tad viņš būs atkal iespējams. Tā, militārs, vai ne? Tas te vairāk iesim, tad caur tas ir sērija tā. Labi, tad es eju no tā makro lejā uz ciesāk čekāk uz Rīgu un lietas Rīgā. Tas ir pirmais Rīgas plāns padomju erā. Tas bija mans dzīves laikam visinteresantākais periods katrā ziņā. Mēs dabūjām pirmo plānu, kas ir tādā sabiedriski piedalīšanos, cik varēja dabūt, bet katrā ziņā bija sabiedriski piedalīšanos, un viņš bija plāns priekš Rīgas domes, nevis diktēts no ārpus un tā tālāk, bet tas ir, un tas tika pieņemts. Tā sadarbības starpības starp to plānu, kas bija taisīts, plānu, kas līdāk bija taisīti visu līdz šim Padomju Savienībā, un šāds plāns ir tas, kad Padomju Savienībā vismaz Rīga netaisīja plānu, to taisīja galvenos noteicis Maskava, tad to plānu, kā tā taisīja, tas ir pilsētu projekts, kur bija kā 1000 cilvēki visādos aspektos, inženieris un visi zina, kas taisīja plānus visām Latvijas pilsētām, un kad jūs taisīja to plānu, aizgājis līdz 6 lieliem un teica, te ir jūsu plāns, un jūs izpildiet to plānu Rīgu. Tagad Rīga pati taisa savu plānu, krīt un klūp un kā vienā, bet tas ir, kas notiekās
mēs vairāk nevies, bet principā tās starpības ir. Un tā, šeit tas plānu divreiz gājam Riņķīs pilsētā 10 vietās, nedēļu katrā vietā pastāstot esošo situāciju un tad to plānu. Viss plāns bija iedrukāts avīžu papīri un visam pieejams un tā. Bet tas attīstījās. Un tad plānā ļoti mēs uzsvēram, vispirms jau bija tas veids, kā viņš dara, viņš ir maz būtniecīgi iepratīm 6 milzīgām lietām, kas ko viens nevar izlasīt un kur tas plāns ir pie galvenā arhitekta uz sienas aiz aizskatu. Tas nav joks aiz aizskatu viņš bija. Kad nāca kāds iekšā, tā ir vajā un uzrakstīts sekretņa, tas ir noslēpums un tā. Un šitas bija viss, un galvenais mēs fokusējamies uz vēstures mantojumu, uz zilo un zaļo Rīgu. Tas ir viss tās zilā viss tās ne tikai Daugava un tā, bet viss tās upītes, kas tiek aprakts un aizrakts un tā tālāk. Tas rada visāds citas problēmas un tas un zaļā, tas zilā un zaļā. Tas bija tas galvenais un plus fakts, ka privāti īpašumi ievērojami tā. Ok, iesim tā. Pirmo reizi parādījās, kas ir ekonomiskās dzinuļi pilsētai un tā tālāk. Anyway, es domāju, tas ir kā jūs teicat, iesim ātri. Ok, tālāk, transporta ļoti interesants. Nezināju, tur bija vesela komēdija, bija liels daļas transports iebūvēts, kur nevienā galā un otrā galā viņš nav savienots neko, tāpēc, kad bija 5 gadu plāns un kad tu izstādīji to plānu, tad mēs tik un tik daudz kilometrus uztaisījuši, bet tā kā viņš savienojās, tas vēl neprasīja. Tas tur bija, un mēs zinām, kādā veidā savienot tos, kurus nākošais austrumu maģistrāli un tā rietumu maģistrāli tiek taisīti un skatīti. Un tur mums Sigurds Grau, kā es stingri piestrādāju pie mums tā, bet šeit vēl tādu nezinājām, kur iesim, un tad nākošajā reizē tā darīja. Tas parādīs tas tādā pašā citā veidā. Iesim caur tā kā diezgan daudz tas Rīgas. Un bija krāsa visam bija tas tās zemes izmantošana, lai gan ļoti lielā mērogā, un tur vajadzēja turpināt nākošo detalizētāk, mēs strādājām no vecām Krievu armijas kartēm, un nebija vēl kompjūteri nekā. Tā jaunai plānam ir tas, bet viņi pazaudēja kaut ko citu, viņi nestāšu to. Bet tā, tas bija tas plāns. Tad nākošais UNESCO, tur ir paralēli kā tas plāns jau 97. gadā, plāns bija 95. gadā pieņemts, un tad UNESCO gāja šo Rīgas centru, tur tas ir Jugņu stils un ļoti liels, tas viens no lielākajiem centriem, kas UNESCO ir, un viņi teica, mums nevajadzētu tik lielu, bet mēs gribam lielu, bet tas nozīmē, ka tā kontrole par visu to paceļās kā problēma. Katrā ziņā tas bija ļoti svarīgs, ne tikai šitas te, ir tāda buffer zona, kas iet Riņķī, kas iet pārdaugavā pāri, un tur bija tā liela konflikta vēl tagad. Tagad tas nākošais bija citas no tā heritage aspekta, ko es tik darīts, iesim tā. Tad tik tās ir vesela vīzija 2020 no tās, un tā ideja bija, ka mēs varam sataupīt mūsu vēsturisko lietu un var attīstīt, tikai jāzina, kur un kā jābūt uzmanīgiem par to, tāpēc tas šitā bija speciāli taisīti priekšviens. Ļoti interesanti, te ir tad es trīs savādāks Rīgas tiet kopā, ir tā, kā var teikt, Rīga, kur jau tas ir tas Art Nouveau, un tas ir pārējais, tā vecpilsēta, un pa starp tie, tā kā ļoti interesants iespēja. Nevienais tā ātri, bija viss tas, katru māju tagad izvērtēt, to taisīja, tas tagadējais vēsturiskās padomas jūras dāmas mūsu austrumietis, kas daudz nenāk priekšā pie tādu lūdzu nākošo. Un tad paši skatīsimies paši to
kas ir interesanti, jo šitādi, virtota, bet to neieštāvu. Bet tas taisīt, tā kā tikai skatījamies ļoti stingri, kas ir šeit skats pāri pa tiltu. Tie toreiz vēl nebija viss, bet katrs birkat mājā tā tālāk. Un faktiski tas ir šitas ceļš, šitas Daugava un Rīgas, tas Brīvības iela, un kā viņi izsaukusies ir tie divi mugurkauli. Tas viens ir pilsētas struktūrā mugurkauls, tas tiesam sanāk kopā šeit. Un noteikti šitam tiltam eventuāli būs jābūt gājai tiltam, tā kā tas ir tā kā Prāgā un citur. Un ļoti izdevīgi tur sabiedriskais transports un aktivitātes tā. Tos to tik strādāts. Tā un šeit parādīja, kuras lietas jāsaklabā un kuras lietas tad nevar pateikt. Šitie zaļais ir saknes, zaļš ir saknes. Un tu visu uzbūvēt var un tā tālāk, tā kā tas parādīja, kad attīstīt vajag un var saglabāt un attīstīt kopā, ja tu strādā tā apdomīgi. Tas bija, tagad tas kā pazūds, jā. Tas ir viss? Tas ir, tas ir nākamais lūdzu. Tur ir numur 2, tur var būt priekšā. Mēs viņā balsāju. Redzēji, ja bija 2. Labi. Tā, būs, nebūs tik ilgi otrādā. Tā vajadzēs izšķurāties kaut kur. Nekārs, ok. Ko es... Tā, tas plānojums turpinājās tagad taisīt. Otrais plāns jau ir, un otrais plāns daudz stingrākais viņš ir uz transportu. Līdz tam jau bija izstrādāts tas, ko var un ko nevar. Un Sigūds grāv ļoti stingri pie tā piestrādāja. Un te viens tāds, kas iet no sabiedriskais transports, kas iet riņķī vecām sliedēm un tālāk ar jaunu tiltu, kas iet tādā veidā. Austrumu rietumu maģistrāla un 2 stāv, tā kā tas ir čekri. Un tie tiek tagad stumti cauri ar visādos veidos, gan labi, gan slikti, un tā kā to pastāv zālē. Principā, tādā jaunā plānā tas transports ir daudz stingrāk izstrādāts. Mums vēl bija jautājumi, zīme, kur ies un kas un kā tas bija strādāts. Kas tam jaunā plānām ir, kad bija visādi uzmodušies visi, kad kādā krāsā krāso savu zemi. Tas nozīmē, ko tu vari darīt. Un to tu vari, ja tu vari, tā kā tas jaunais plāns slimoja ar bakām. Viņam to sauc spot zoni. Tu piezvani, pasaka, nekas tur, bet man to vienu lūdzu 20 stāvu. Un tas ir spot zoning, tas ir totāli šī plānā bija kā problēma tur, tāpēc, ka bija zinātāji, ko tu plānā darīt. Šeit parādā kaut to citās veidās, tas transports viss ir ļoti svarīgs un arī tur ideja, ka tu atstāji autiņu varbūt ārpusē un brauc iekšā ar citu, un plus attīstās vairāki centri, tagad no monocentra, kas ir visām tām vecām ir bijis, uz daudz centru pilsētu. Vismaz vairāk. Ok. Labi. Jā, principā tas otrais plāns, un tad skatījās tagad vairāk detaļās, skatījās Pārdaugavas attīstību. Par to UNESCO bija ļoti pretī, tāpēc, ka viņi, es domāju, pildi nepareizi, bet liela attīstība Pārdaugavā. Tā kā kaut kas bija. Man vajadzēja nodrukāties uzreiz runāt tālāk, kas te bija. Palaidē tālāk, es parādāšu šādā. Tas rāda, ka mēs skatījāmies tagad jaunā plānā un arī tālāk uz priekšu, ka būs daudz centru attīstīt tos centrus citās vietās Pārdaugavā un tā. Tas
Tas tika veidots, jā, šitais te ir. Kāds vienkārši šādi dabūt nost? Ko? Ko dabūt nost? Šādi. Es nezinu, kas tas ir. Netiešām uzdot. Kur tas? Viņš lēnām pazūd. Es nezinu, tas tika tāds skicīts, kas ir tā otrā daļa, Es tā, ieti tā. Mums paliek, drīz neredzēs. Nekas ir tā, prātā nākošo, viņam izkļāpāsimies. Jā, te rādīja to šīs vietās, kur attīstība var, tas ir, kur tagad ir tas agrākā preču stācija, vai ne, tur ir liels un attīstās. Pārpretī attīstās pāraugā, tagad par apstādinātu uzcītību. Man teorija bija, es vislaiku bazūnē, kad vajadzētu iet pāri attīstībai, vajadzētu iet prezidentam iet ārā no Teutoņu pils un iet pāri otrā pusē 21. gadsimtenī un uztaisīt jaunu rezidenci un arī saimē iet ārā no tās Landsrāts un otrā pusē. Un to viņi nedarīja, bet viņi izdomāja, kad Rīgas administrācijas pār. Bet katrā ziņā, tā, un katrā ziņā te veidojās, kad pirmkārt tad bija tā lielā koncertzāle, kas nenotikās un nenotiksies, un milzīga attīstība būs šī pusē, kas ir ļoti pareizi. Es domāju, ka šī gadienā UNESCO autotrakt viņi uztaisīja šito te, ka tur nevajag zemi, tāpēc, ka tur tā iespaidos to pilsētas centri, bet tas ir muļķības, te ir lielā auga par starp, ja šitas ir augstāk, tad cilvēku var redzēt to vismukāk un divas silueti. Viens ir vecrīgas vecais siluets, viens jaunais siluets. Es domāju, tas ir vienreizē, bet viņi visu laiku operē, bet tagad beigās viņi laikam piekāpušies, kad šī pusē varēs to darīt. Saprotu, tu nevar darīt pārspīlēt, kā to taisa, jo tā infrastruktūra nav, tā infrastruktūra jābūt tur un tā, bet tas ir tas nākotnes, vismaz tā. Tagad jau pielieto computer graphics un tas viss, kas toreiz nebija, skatāmies, iesim tālāk. Te, jā, teicu, man tāpat tās lietām teicu, ka kur tas zaļais vai būt un speciāli riņķī. Ko darīt ar to tornu uzvaras, kā viņš ir uzvaras torns un kā viņš uzvaras laukums, jā? Jā, un es uzspridinātu tas not option, bet tu ļoti darīt šitā aks, te vienā pusē brīvs piemērs, otrā pusē tas, un tam tik uzbūvē riņķība apkārt, un liela ap, uztais to kā observation tower un kā daļvēstures muzeju un pārņem viņi, neatstāja viss otrai pusē, kas to viss tā. Es tā kā vienkārši pārņem to. Tā, tas daļa. Te bija tāda sacensība, tas ir būvē, te sacensība par šito te visu, te tas tilts un brīvs gata un tā tālāk. Un te tas jaunais, jauna attīstība, kur būs pilsētas administrācija un cits birojas un tāds vietas pārpret otrā pusē. Tas tā. Vēl labāk. Jā, ok. Kas tad ir vēl? Parāda vēl, kas parāda iekšējais viss. Nē, nebija. Ok, tur nekas daudz vairs nav. Ok. Redīti. Es domāju, ka jābeidz šitas te tagad tā. Kas ir, man žēl, man pašs beidzot, parāda to pašu beidzot slēdot, tu vispār. Es neko nesaprotu. Neko tu nesaprotu. Pazīm viss. Lūks, paldies. Ok. Labi, ka mums nav ciemiņi. Kāds zin, kurš bija aspieši, kurš F? Pieci. Nē, cits, es nezinu. Ok. Viņš nav saskaņā. Ok. Man tas beidzamais pagājis ir. Uzsies tā patiešā, lai viņi neredz nekā. Ok. Tas viss ir kā attīstās, un tas ir žēlās ir garam. Ok. Tas vēl tālāk par pašu beidzamo
punchline. Jā, jūs pazaudējat diezgan daudz, man liekas. Ko darīt? Tas beidzamais, tas kāds nākotnē, teiksim, ko es neredzēju, te ir... Nākotnīgi Miglāns es jums pateikšu ko. Man ir trīs lietas, kas ir. Numur viens ir, jūs pašā sākumā redzējāt to... Es esmu beidzis, lūdzu, klausies. Pašā sākumā atceries kad bija tas dienvidu austrumrietumu. Es domāju, ka tas ir Rīgas vienkārts, kas ir svarīgi. Kas līdz šim ir bijis viņiem visādi problēmas, viss armijas nāk no vienas uz otru pusi, bet arī pašā reizē tas ir pozitīvais, kur var izmantot, ja pareizi darīts. Un noteikti jāskatās uz austrumiem, jāskatās uz rietumiem, un tā kā tas ir ģeogrāfiskais šausmīgi svarīgi. Un tas ir jādomā, kā darīt. Tas otrs svarīgs, ļoti svarīgi, lai būtu kvalitatīvi pilsēti. Kvalitatīvi. Nevis lielāka, bet labot, lai dzīvošana būtu interesantāka, labāka, un tas ir svarīgi. Kaut ko tagad, kad pilsēta sacensīsies ar to kvalitāti, kur attīstīsies katrā ziņā universitātes, intelektuālas lietas, jeb arī katrā ziņā šī gadienā daudz transports un tālāk. Tā kvalitāte ir šausmīgi svarīga pilsētā. Un viens, tā kombinācija māksla un izglītība, inovācija ir ļoti svarīga. Tallinn to dara kā Skype un visām tādām lietām. Tas ir svarīgāk nekā mēģināt dabūt Vers vai strādāt, kādā ziņā Vers varētu strādāt un ķīmija varētu strādāt, bet ko Latvija, es domāju, var katrā ziņā mākslā un inovācijā būt tas ceļš, tā kā trīs tās lietas, kas man ir. Un viss tas pārējais, ko es nekad nezinu. Ok, paldies. Tā varbūt kāds kādi jautājumi? Man ir meškīgi vēl. Pie galda. Nu labi. Ko? Pie galda. Pie galda? Labi, to es saprotu, tas ir. Labi, jā. Teiks vēlreiz paldies un tad jau neapcelādāt. Ok. Es jau teicu, tehnika.